kā Artūrs pareizi saka, tad, kad tev besis ir uz laivu, vienkārši atbrauc vienītī, pabrien pa upi, paķer mazas zivtiņas, mazas faralītes. Cita ainava. Cita ainava, jā, paskatieties, nu taču lieliski vienkārši. Kas pa skatiem? Tas pēc vairākas stundas pārgājiens, pēc tam iekšā vēl tā ir perfekti. Redz, dzīves skaistums ir tajā dažādībā. Tā kā, ja kādam arī gadījumā uznāca depresija no parastās makšķerēšanas, lūdzu nākt pabrudājiet pa upīti. Pagājis kāds laiciņš, nav bijis neviens video. Nav bijis neviens video YouTube'ā. Kāpēc? Tāpēc, ka lai katru video, kur jums taisītu, ir jābūt arī attiecīgam noskaņojumam, ir jābūt arī attiecīgam kreatīvajai bāzei, kaut kas, ko tu vēlies dot, ar kaut kas, ko tu vēlies dalīties. Vasara bijusi dažāda. Vasara ir bijusi gan forša, gan teiksim, ar makšķerēšanu zinā, gan ar saviem augšajiem punktiem, gan saviem netik augstajiem punktiem. Un es domāju, ka jūs visi sapratīsiet, ja mēs pārāk daudz vienu lietu darām, pārāk daudz viņus fokusējamies, tad gal galā ir tā, ka var arī no tā emocionāli noplūst. Atzīšos godīgi. Garmin Predator kauss. Fantastisks pasākums, bet es tikai būtībā uzreiz pēc pasākuma tajā nedēļā sapratu, cik daudz pasākums maniem paņēma. Paņēma tādā ziņā, ka kad ir tāds iztukšojums, izsmēlums un ja godīgi, arī pēc Garmin laikā, kā zivs nebija tā, ka visiem lec laivā, vai tikai maz ekipāžu aizvēra protokols. Un bija pietiekami daudz ekipāžu, kas neaizvēra. Mēs arī neaizvērām ar Gunču. Nesanāca, kaut gan pirmo dienu sākām lieliski. Tādā veidā, kad mēs bijām pirmie, kas aizvēra asaras, pēc tam it kā salīdzinoši operatīvi mums sanāca arī līdaks. Aizvēra ciet, kaut gan trešo līdaku mēs dabūjām tikai otrajā dienā. Bet pie Zandarta kā netikām, tā netikām. Bijām izbraukājuši visas malas, visas stūras, visas. Un, acīm redzot, izvēlējāmies nepareizu taktiku, jo treniņos tikai fokusējāmies uz līdeku, no ko mēs vairāk bijām nobijušies. Asaru uzskatījām. Par asaru bija skaidrs, mēs diezgan labi nostartējām rīt basā. 5. vietu dabūjām, kas ir, man liekas, slēdzoši augsta. Varēja vienmēr dabūt augstāk, bet tas bija labi. Un līdz ar to fokusējām uz līdekām, domājam, ka Zandarts, tas jau būs pašsaprotami, gan jau iebrauksim kuģenē, pakruķīsim, un gan jau vienas dienas laikā Zandartu dabūsim. Redz, sanāca tā, kad vienas dienas laikā nedabūjām nevienu Zandartu. Zandartu tik tiešām nedabūjām nevienu. Mēģinājām augšējos, lejos, vidējos, visas, bet jūrnieks īsti nebija parādījies. Zandartu resurss Daugavā bija salīdzinoši mazs. Un kā rezultātā palikām tur, kur mēs palikām. Es zinu, ka daudzas ekipāžas arī, kas ir pietiekami labi copmaņi, nebija apmierināti savu rezultātu. Kādam labāk sagāja. Forši, kad galvenā balva palika Latvijā, tas ir pats svarīgākais, man liekas, šajā visā. Un es esmu cepuru nost, visu cieņu. Esmu priecīgs par to, kad laiks topēja vinēja un balva palika Latvijā. Balva palika Latvijā, kas ir baigi forši. Malači čaļi, cepuru nost. Lūk, pēc tam sekoja pēc Garmin, kad vispār negribējās makšķerēt, tāpēc, ka tu biji pārmakšķerējies treniņos tā, un treniņi bija grūti, un nevarēja dabūt nekādas labas zivs, par ko tur varētu baigi priecāties. Bija pāris liels līdeks, kas aizgāja, un pēc tam vispār līdeks nebija, un tu nevarēja saprast, un līdz ar to baigais izsīkums. Un tagad ir tā, kad nav kāda laika makšķerēts, man gribās kaut ko pavisam citu pamēģināt, kaut ko vienkārši aiziet, pavadīt laiku pie dabas, atpūsties un atgūt to makšķerēšanas prieku, to, ka tu tik tiešām priecājies par to procesu. Ne tikai par copi, bet par procesu. Jo būsim godīgi, tas garais process ar Garmin savā ziņā iztukšoja mani, un tāpēc ir laiks atjaunot savu makšķerēšanas motivāciju.
Ko labā ziņa ir tā, ka ir parādījusies tīri sakritības pēc jauna tēma. Jauna tēma ir tas, kad mans brālis arī pamēģināja pamakšķerēt. Toreiz uztaisījām epizodu kopā ar fitness kanālu. Brālis pamakšķerēja, pēc tam nopirka savu inventoru un kaut kādā veidā, gribot, negribot, iekrita uz strautu forelēm. Viņam iepatikās. Un es zinu, ka es arī biju šogad ziemā biju gājis uz lašiem, un man tā staigāšana īstenībā gar to upi patika. Un es domāju, ka strautu foreles varētu būt vēl kaut kas interesants. Man brālis jau vienreiz bijis, un viņš jau arī tagad jau ir vēl upgradeojis savu inventāru, un es viņam te vēl palīdzēju šādas lietas izdarīt. Tā kā rītdien ir plāns iet uz strautu forelītēm, un tad šī epizode YouTube būs to, kā atkal atgūt vēlmi makšķerēt, un ja jums tik tiešām ir kaut kas arī tā kā emocionāli jūties nogurs no viena procesa, tad pamainam kaut ko. Lūk, tad šī epizode būs par to, kā mēs ejam makšķerēt strautu foreles. Sākšu ar to, ka es te parādīšu, kādu inventāru es sagatavoju rītdienai. Man šis tas jāizdara ir, lai sagatavotos. Un tad, es bišķi pastāstīšu par to, ko tad es rītdien ņemšu līdzi. Un jābrauc no tās bildes. Tad mēs varētu startēt ārā tad 9, varbūt vai 8 no Rīgas. 8 ātri, 9 domāju. Labi, mēs ar Markus startējām ārā 8, bet 9 tur, pirms 9 kaut kādā ārā no Rīgas. Un tad daram tā, jūs startēt un tu padomā ziņu. Jā. Tu ieliks veizais, tad tu tas aizsūtīšu. Jā, atsūt man lokāciju, jā. Es atsūtīšu lokāciju, kur precīzi mēs to liksim mašīnas. Jā, ok. Un kur mēs arī kāpsim iekšā, tev pie pašas upes tad būs. Jā. Īstenībā tev būs rītīgs kultūra šoks, manuprāt, kā tas vispār sākumā notiksies, jo man bija rītīgs un tā filma. Ok. Jo vienmēr samēram tā kā ciematā, vienmēr tā kā tāls kaut kādi, vienmēr tā, teiksim, pa pilsēti iet kaut par varbūt Romu kādreiz dzīvoja, jā, Krišu Valdemārā, teiksim, kā rupi, iet cauri tai sētai apmēram iet. Ok. Tā sētas vidū, tu tā kā nokāp tā kalnī lejā un ej, un abās pusēs tos vecas mājas, tā kā pie pašu. Ok, cool. Kaut kāds zosis tur pēkšņi, ganās pēkšņi, kaut kādi mistiskie, kaut kādi tīkli salikt, tad pārkāp visu to sūdz pār, tad pēkšņi nonāc tā kā tās mežiņas sākas. Ok. Baigi labi. Super vienkārši viens. Jā. Davai tad tā arī daram, jā, un tad man tev spole ir uztīta ar to mono virsū, tā kā Ideāli. to es paņemšu līdzi. Cik izmaksājas spoles? Man tā liekas kaut kāds 107 eiro tāds. Ok, 107 plus 45 vēl tev parādās par to. Jā. Davai. 100 kaut kā 50. Tā. Jā. Tā, ko? Bračkas izrunājies. Bračka viss ir izrunāts. Tagad ir jāsagatavojas rītdienai. Ko es darīšu? Pamatā tas man jāsagatavo 2 makšķeres. 2. Es sagatavošu vienu sev, vienu dēlam. Man tev ir palicis no pagājušā gada, vai šogad arī es te gāju uz tiem ārējā forelītēm. Man bija šis te hartīrais kāds. Tātad no 0,6 līdz 6 grami. Viņš ir 6,6 pēdas, tad tas ir kaut kas tur, tā liekas, pie 2 metri. Un ir forši šī asara spolīte maziņā. Vanfords jaunais 24. gada modelītis C, tāda kompaktā 2500 S shallow spolīte. Ļoti viegli, man tas ir kaut kā tur, ar 160, 150 gramus. Un tas te kātiņš, šito te es sagatavošu. Man šobrīd ir uztīta viņai 0,6, man tā liekas, aukli PE Japāņu. Es bišķiņu patīšu nost, un es uztīšu kaut kādus droši vien. Es nesaku, ka tas ir pareizi, bet es tā gribu. Te nav pareizi, nepareizi, es tā gribu. Es uztīšu virsū monofīlo. Monofīlo, tāpēc, ka būs daudz rotiņu. Es uztīšu, nezinu, 50 metrus monofīlo auklu virsū, 0,18. Lai vienkārši nav jāizmanto fluorkarbons un būs vienkārši monofīlā. Skatīšu, varbūt, ka es pat visu notīšu nost, vienkārši notīšu visu nost un tad uztīšu tikai to monofīlo. Tāds man aptuveni šobrīd plāns. Un tad man dēlam būs jāuztais kāds, tam man ir Majorcraft kāds, to es parādīšu līdz. Tā kā šobrīd tīnu nost šo 0,6 un tīšu virsū monofīlo.
tāds plāns aptver. Es zinu, ka ir cilvēkiem mājās, un man vajadzētu. Es neesmu nopircis to speciālo ierīci, ko piestiprinē pie galda, un kur ar tīt virsū auklis spolēm. Man tā nav noslinkos, bet šobrīd tā man patīk vajag izmantot to te urbmašīnu, skrūmašīnu, kurā es uzspraužu virsū šo rullīti. Man baigi viegli notīt nost auklu un pēc tam uztīt virsū arī tinot. Tā kā šobrīd tātad es vienkārši paņemu šitā, viņi griežu un reku man tinās nost. Tinās nost, un tad, kad es būšu notinis vajadzīgo daudzumu nost, kur man backings sāksies, tad es šito ņemšu nost un pie backinga pēc un tīšu klāt attiecīgi šo te monofilu kāptu. Kā redzat, reku jau notiekās, tīšana nost. Tā, backingu es atstāju, 0,6 pamata auklu notin nost, un tagad es tīšu virsū 0,18 mm monofilu auklu. Dārgi nemaksāja, firma VFT, auklu uzmaksāja 5,95 €, 150 metri, un man liekas, ka man sanāks 2 spolēm. Vienai spolēs jau uztini, es parādīšu, kurai spolē, tā ir cits stāsts. Katrs makšķernieks zina, kas ir labākā skaņa. Šitā te, ne? Šitā vislabākā skaņa. Es bišķiņi, kā saka, šeit augšpusē es pieturu pie kāta, tā, lai spola labāk nospriegojās. Un auklis labāk nospriegojās, un viņi ciešāk uztinās virsū, lai es tā kā varu vairāk visu daudzumu uztikt virsū. Bet šī skaņa vienmēr ir patīkama. Neatkarīgi, vai tas uz ūdens, vai tas krastā, vai tu esi mājās pie ēdamgalva. Forša skaņa. Man vienmēr visām spolēm patīk, ka ir ļoti labi daudz. Un, ko nozīmē daudz, ka ir precīzi līdz pašai augšai uztīt visu aukli. Un šī gadījumā tā ir monofilā, kurā gadījumā ir uztīt smuki. Tas nozīmē to, ka es viņu rītdien droši vien iztaisīšu pāris metienus, izmetīšu ārā un ietīšu pa jaunu, bet es domāju, ka uztīt tā. Šeit vienmēr tiks par to, ka nevajag uztīt pa daudz, jo tad viņi nāk nost un taisa tā saucamās bārdas. Man gribētos domāt, ka nav pa daudz, ka ir tieši kā man patīk, tieši vizuāli forši. Bet to mēs rītdien vēl tad iemetīsim ūdeni un ietīsim apakaļ. Bet tagad tas ir pietiekami labs spriegums viņas ietins. Izskatās aptuveni šādi. Forši. Un viens rullīts auklis pietika 2 spolēm. Viena spola, ko es jums tikko rādīju, un otra spola, ko es nopirku brālim. Šāda daiva spolīte, 1000 izmērs daiva iPrimi LT 1000 SP. Brālis nopirks šodien bija Lucky John One Sensory kātu. Es droši vien būtu citu pircis, bet viņam viņš patīk, viņš atrada pats internetā, gribēja to nopirkt. Ok, fine. Pie tā kāta, tas kāds ir 0,5 līdz 4 grami, ļoti viegls īsts kātiņš. Viņš tam kātam bija izdomājis likt 3000 Twin Power, tas būtu stipri smagi, bet es viņam nopirku šodien šitādu spolīti no daivas, 1000 izmērs. Un šeit es pieļauju, ka man sanāca kaut kādi 70 metri uztīt, 0,18 monofilo. Jo viņam var tīt virsū 100 metrus 0,12. Tad kaut 70 metri uzgāja virsū. Liekas, ir ok. Un izskatīsies labi, viņam šī tie kāta. Labs izsarojums būs, nebūs ne pa smagi, ne pa viegli. Skatīsimies pēc tam, kā izskatīsies, ka piliks klāt. Un otrs kāds, ko es sagatavoju dēlam, ir šis te 7,7 pēdas un 3 colis, jeb 7,3 kāda Majorcraft Crosstage no 0,6 līdz 10 gramiem, un šeit viņam var uzlikt Vanford iepriekšējais modelis 2500 izmēra spola. Šeit mēs atstāsim virsū pīto auklu, bet mēs esam uzsējuši viņam galā gandrīz metru garu fluorkarbonu pavadu ar griezulīti galā, griezulīts un karabīni, lai varētu likt rotiņas virsū. Šis būs viņa komplekts arī kaut kā 2 metri, bišķi pār 2 metri, ar kuru varēs plus minus ērti staigāt pa upi un
iemest īpaši tāls metienus. Bet tur jau nav vajag tālu jāmet. Tā kā skatīsimies. Šis dēlam man tāds, un tad trešais brālim, to jūs rīt redzēsiet, kas viņam tur ir. Nu, tūlīt apsīšos, kas man ir sagatavots no mānekļiem. Tā, beidzot es ticis līdz mānekļiem. Nekas smagi daudz man tāds nav, par cik sēž pirmo reizi upē, tad es saliku kaut ko to, kas man ir no ārējā trauta, un šo to es nopirku. Pārāk daudz pirmā reizē nevajag investēties. Ja jau aiziet, tad jau pēc atkal sapirkus kaut ko daudz. Labi, kas man ir? Man no ārējas te ir dažādi šūpiņi. Tur sākot no 1,5 gramu līdz pat man tā ir 3,3 gramiem šis te konkrēti. Šādi ir. Tad šeit man arī ārējas tie voblerīši ir visi. Grūti spriest, vai tie upē darbosies. Bet man viņi līdz būs vieta neaizņem. Šeit mazās karabīnītes arī, kas vēl no ārējas palika. Kaut kā tā. Un tad, protams, te es kaut kādas, nezinu, atradis vaboļu veidīgos. Tad es nopirku šitādus šodien spilgtos ar garāku mēlīti. Katrs gan ar vienu, ar 2 singlāķiem. Tas ok. Tad kaut kāda juga no Lucky John šāda nelielā, un tā liekas 50, tas ir vai 45. Tad šitāds maziņš voblerīts. Tas izskatās pēc nelielas forelītes. Nu, un tad, protams, kurta bez klasikas, tātad pirmā izmēra mepsiņi. Šitāds tas sudrabotais, un tad šis, kas ir bronzas krāsā. Nu, tas arī no mānekļiem. Jā, tas jau galīgi būs viss sūdīgi, tad es paņemšu džingalviņas un pametīšu foreļas ieriņas. Redzēs, vai iesa šitie derēs, bet drošības pēc vienkārši līdz gadījumā galīgi nekā nebūs. Forši, labs rīts. Ar laivu šodien nekur nebraucam. Braucam forelēs. Kā tev liekas, vecīt, ko? Jā, mēs braucam forelēs. Būs forši diena, ja? Tieši tā. Mēs cenšamies atgūt vēlmi pēc celpes. Kaut kā tā skatīsimies, kā mums ies. Nu ko, kamēr mēs braucam cauri Rīgai, kāds ir mūsu šodienas ekspektācijas, draugs? Daudz zivis. Nu, tādām ekspektācijām nevajadzētu būt. Nu, tad, nezinu, labi izbaudīts laiks. Ok, tā jau ir labāka ekspektācija, labi izbaudīts laiks. Bet man kaut kāds zivs mēs taču arī gaidām, vai ne? Jā, protams. Jā. Nu, tur, kur mēs braucam, mēs zinām, ka foreles it kā ir, jo arī vakar ķēra un iepriekš tur ķēra un vēl iepriekš, un viņas tur ir. Man nav vispār ne mazākā priekšnojauts par to, kā ņem, kā copē, kā uzsēžas, neuzsēžas strauta forelītes. Bet, cik es zinu, viņas to dara ļoti interesanti. Agresīvu zivs, tāpat tās ēda visu, kas pagadās. Un tāpēc brauksim un mēģināsim kaut ko, ne? Būs jāmet, nebūs viegli, bet tu jau strītiņā esi pieredzi, tur visādi varēs skipot zem kokiem, zem zariem un tam līdzīgi. Es domāju, ka būs krūti, ne? Jā. Pareizi. Ko tagad pats grūtākais? Jāvelk ir, nu? Brienam zābaks. Brienam zābaks. Jeb arī tā saucamos veidersus. Paskatīsimies, kas mums ir. Labi, ka nepārdev tās bikses. Jā. Es mierīgi nāktam arī var lašas ķert. Savalkam te.
Savilksim. Jā. Nē, otrā. Tā. Nu ko, mums abiem ir fintrail. Kas? Tas arī ir fintrails, jā. Tas izskatās pēc armīnieka. Jā, īsts Normāli. Kā forši silti ir. Jā? Divas tās nāk atcerēs tās zaķis. Jā. Normāli silti būs. Un tagad varēsim iet sofēt, izbaudīt foršu laiku. Un Tieši tā. cerams arī noķer gods foršu zivis. Pareizi. Un šodien mums copēja kopā Latvijas slavenais influenceris finanšu jautājumos Artūrs Dezis. Tā kā reko es tev spolītis sagatājis nešu šurp to savu makšķaru. Sagatavosim visu. Spēcīgi brēmas vajag daudz attaisīt. Baigi spēcīgi nevajag, lai tā normāli, lai tā forelī tur paskriet. Nu, un ko galā kaut kādu mazo karabīnu. Karabīnītu viss, jā. Man diezgan liels tas karabīns. Man ir maziņas, tu uzlikšu. Tas Skatēt, reku šitāds ir tas uzdomās tīkums. Redzi, viņi pasies. Jā, ļoti labs. Silikons? Jā, ļoti labs. Un šāds vēl viņa apliek ap vidu. Nu, davai. Tā. pamēģināt. Jā, ļoti labi. Droši. Nenoraut uz muti pats svarīgākais. Tā vēl vien mācījums čaļi. Kāds brienot pa upi vienmēr uz aizmuguru turam. Jā. Mārkus, uzmanīgi. Nepiesmēl galvenais tas veideris, ja? Jau pašā sākumā. Ja piesmeļ, tad jākāp ārā un jāiet apakaļ. Viss ok? Lēnām, ja? Visu laiku tur ir lietas kā. Jā. Nu, vietas jau ir interesantākās, pa kurām mēs tējam. Vienkārši kosmiski. Kosmiski. Redz, tās zivtiņas jau te var būt būtībā jebkurā vietā. Kas? Kad trešdien nācām, tad upi zos. Mēs ātrīs ieskriešu un tad sēkos kliedz. Šitie, ja? Ok. Te var redzēt, re, kur ir vietē ir uztaisījuši sistēmas vienkārši iespraudu zaras krastā. Žilka. Nu, tur kaut kāds sviniņš, es pieļauju, tur bija āķīši kaut kāda mānekļa galā, lai droši kaut kāds tārps tur galā vai kaut kas tāds. Un tā makšķerē. Es atceros savā laikā skolas laikā tā bija. Tā tas tika darīts. Nu, neko, iesim tālāk. Šodien jau galvenais ir ekspedīcija. Un kaut kādā brīdī jāsāk bišķi aktīvāk būs mest. Kaut kā tā. Paņem. Tek. Nu. Nu, teiktu, pirmā forelīte. Es redzu. Pirmā forelīte. Markus, es domāju, ka tev vajag rotiņu uzlikt. Tev ir rotiņš? Es pamēģināšu to līdzi, es noķeršu. Tā. Es tās nost. Nu. Nē, vienkārši es labā vietā un ritīgi tā lēni turēju. Un viņš tev nav jāliek apkārt, šitas ir domāts. Tu nevar izstiept vispār. Tev vajag tā, ka tu var izstiept normāli. Es varu viņu izstiept. Jā, bet tev pašam jāpievēl klāt ir. Jo man izstiept tev. Nē, es domāju, ka viena tā. Apgājumās tev var ir priekš. Es ķeksīšu veids, es vienu noķērs. Parād to foreles, mēs gribam nofilmēt.
ķeksīšu pēc, ka Markus spējas pa priekšu. Un es vienkārši gāju šitā vietā, un es lēni vilku, un pēkšņi no tiem akmeņiem izšāvās ārā. Davai ķeksīt, parāda savu farelu. Labi, es izvilku. Jā, nu parāda smuku laukstiņā. Šitā ļoti smuka turklāt, ļoti smuka. Azi, kas pa skaisti zivu. Es atlaidīšu to, ja? Patur man no kārt. Abām rokām. Kas pa skaisti zivu. Ļoti skaisti zivs. Superīgi. Nē? Ļoti tāda. Markus. Viss. Paldies. Zivs ir noķerta, tad tu drīkst kātam noplēst to te. Vai jauns kāds? Jauns kāds, jā. Drīkst plēst nostīs. Izrādās tāda māņķecība, jūs kādreiz esat nopirkuši kātu un noplēsuši šos te plasmasas nosījums, pēc tam neķerās, tad skaidrs, kāpēc. Vaina nav jūsu nemākulībā, vaina pat nav tajā, ka varbūt tas tajā vietā nav zivs, vienkārši nevajag plēst nošos. Drīkst plēst nos tikai, ka zivs ir noķerta. Tā man ķeksīs pēc ir. Smuka maza forelīte. Nē? Nu, kapitālka. Bija cope? Tagad mēs sākam iet notika mežiņu. Kas tik liels rotiņš un kas par sūdiņu? Cik liels rotiņš? Rotiņš ir otrā numura mepsiņš. Nē, nav meps, kaut kā cits. Un tik maz forelīti paņem. Reāli. Viņas ir agresīvs zivs. Zivs un tāds. Parāda. Nosēt ļoti skaists zivs. Built for speed. Built for speed. Turēs makšķir. Sviņā. O, kā izpeld. Nu, ko dēls tev piec? Kā Arturs pareizi saka, tad, kad tev besis ir uz laivu, vienkārši atbrauc vienītī, pabrien pa upi, paķer maz zivtiņas, maz forelīti. Cita ainava. Cita ainava, jā, paskatieties, nu taču lieliski vienkārši. Kas pa skatiem? Tas pēc vairākas stundas pārgājiens, pēc tam iekšā vēl vienkārši perfekti. Redz, dzīves skaistums ir tajā dažādībā. Tā kā, ja kādam arī gadījumā uznāca depresija no parastās makšķerēšanas, lūdzu nākt pabrudājot pupīti. Uzreiz sajūties tuvāk dabai. Un... Spinningot līdz 1. oktobrim var paturēt lomā līdz 1. septembrim. Tā kā, paturēties lomā nevarēs, bet... Tā kā vēl septembrī var nākt makšķerēt, paturēt lomā nedrīkst. Un tagad, kas mums no paturēšanas lomā, kāds izmērs vajag? 35 strautu forelē. 35 un vienu drīkst. Katrs makšķernieks vienu drīkst. Jā, nu lūk. Tātad, ja gadījumā mums vēl šodien sanāks kaut kā 35 cm noķert, tad mēs varēsim uztaisīt sev gardas vakariņas, pasnekot nedaudz. Davai, bet tagad turpinam. Uz atceps, jā? Arči, kāda ir atšķirība tagad ar mazo kātiņu un mazo spolīti? Pirmkārt neķerās te visur uz zaros iekšā, kas ir tuvumām galvu. Un otrām kārtām tās kustības ir tādas, mazākas līganās, kas smuki te parās var iemest. Viss tās ir tā kā ātrāks, vieglāks ir vienkārši. Jāsaprot, ka tu neesi kā zilonis traukveikalā. Jā, nu vēl pareizi. Nevajag būt kā zilonim traukveikalā. Nu, ko Markus parāda, kas tev tur ir? Kamēr mani ieķēries kokos. Man reku uz kāta ir. Tā. Zings baigā krutā štelleri. Arči, šitas te, kur ielikt tā. Baigā štela. Iet lašiem foreliem. Dūmas klabas šitādas te taisa. Aizgāja, ja? Nu labi. Tad bija. Šitādi te, kur ielikt kātu. Un tad var normāli pastāvēt. Man tā liekas tipiski vieta. Akmens apakšā, sakne. Jā, un te tāds dziļāks ir. Mums te bija ļoti labi copi, bet nu nedabojām. Un šitā perfekta vieta tādai forelē. Bet paiet uz krāstu tur. Va, jā. Redzi? Reku iet vēzis.
Ne? Ļoti milzīgs. Tas normāls. Gribās normāli atvēzēties. Šitam nav atskapāri. Nav, jā. Redzēji? Ko? Man ir. Ir? Labs, Man nonāca nos. Aizgāja gar tēta. Tā. Bet starp tiem akmeņiem bija, jā? Jā. Viņi redzēja izlaic viņu uz mani. Well done. Tā bija jau lielāka. Tā bija labi, tā bija jau. Tā varēja būt otra lielāka šodien. Tā nepaveicās. Tas ir šitā paša pārāk, pārvēl. Es, kur tu sakni, skatās viņu tik koks tur. Viņas tur aizvarētu. Labs un tā. Redz, kur tā strauma un tur tie akmeņi? Jā. Tālāk. Tā mums tikko viena bija, man tāds aizdoma, ka es viņu nenofilmēju. Tev ir kaut kas īpašs speciāls odēm, jā? Jep. Nereāli. Kā jau viņa papašanās, pakaus. Pēc citronēlas. Normāls mird. Nē, man ne jau slikti, tas ir jaudīgi. Mutē iegāja. Tā kā tāds te Dolce Gabbana Light Blue. Tas ir, ka nē. Nē. Dolce Gabbana Light Blue. Nu, Vēl viens bēbītis. Vēl viens bēbītis. Šitādi te pilns. Un visas niknas agresīvas iet rotiņiem virsū. Tas ir. Kā šitādā vietā. Neliels knapsiers. Tas ir tā, ka viņa priekšdrums. Viņš šausmīgi agresīvs tomēr. Tā. Zema. Labi, tik. Bet tā asuma. Nu. Tā ir vien. Tas ir rētīga.
Šitāds mazās, nu, teiksim, tik liela. Jā, nē, nu, kā jau plēsīgās zivs. Āņa, lai viņi tā kā, nu, nedzird, nu, jau. Uzmanies, Markus, te būs dziļš. Nu, bļaļ. Nē, es nedirsīšu to vietu, davai pamat, Markus. Tāds jobans zars vienkārši viens, nu. Jā. Es 100%. Artūrs saka, šeit 100% zivs. Jā. Bet tagad Artūrs sadirsīšu to vietu. Nu, kas pa smuku. Un šitā te uztais ir ritīgi svets arī. Izlakt ārā. Un bija izslēdzis ārā. Nu, kas fantastiski zivtiņi. Ot. Copējām vienžuburiem, to bija vairākas schodi. Bet, nu, uzlikām 3 žuburīti. Ļoti skaisti zivtiņi. Tā ir peldi. Kur es varētu vielēst? Es redzu, kā tu aizpeldi. Jā, tā aizgāju. Dabūju jākā mācoju mazo dopamīnu, šī veidi, ka nevajag. Jā, mazais dopamīniņš. Nu, tāds mazais. Makšķernieku šis te dopamīniņš. Mazais dopamīniņš. Nu, reku šitādā vietiņā, te stūrītī, te tāda akmeņa un kaut kāda atstraumīta biška. Tā viņas nav. Mums te bija viena arī. Un tur arī. Bet viņi 2 reizi ņēma. Viņi no sākuma tinkš neuzsēdās un otrais ņēma. Šitā bija ļoti hungry. Jā, un te cilvēks ar bišķi labākiem veidiem mēģinās nostiprināt krasta malu, kas ir labi. Nevis tā kā tur kaut kādiem veciem leduskapiem. O, paņēma. O. Blā. Okay. Bet šitā vēl mazāk. Nu. O, šitā ir tā. Baby shark. Nu, davai atdod. Atdod āķi. Tik spildēt apakaļ. Kas pa muti. Nu. Skaisti zivtiņi. Viņi būtībā vispār neredzama. Un apsēt, redz šitas te metiens, kas man bija, nu tāds, 3 metri te. Un tepat tās paņēma. Nu, fantastiski. Kas var būt labāks par šito? Vienkārši staigājas kaifo. Izstāst, kas viņi tev paņēma uz āķi vienkārši un neuzsēdās? Jā, āķi, iekodās un uzreiz Nopurinājās nost, ne? Jā, nevis nopurinājās, redzēja, kā viņi paņem. Un viss vienkārši apgriezās un viss. Skaidrs. Neuzsēdās. Uzmanies, skaties makšķerkāt, ja? Ir tāds ekstrēmās vietas kaut kāds. Hardcore vieta. Tā ir koks. Uzmanies no šitā koka. Kāja neceļās augšā. Neceļās kāja augšā, ja? Recoveries, jā. Ko beidzot kaut kādu bišķi lielāku. Nav nekāds kosmonauts, bet nu... Nu šitā vismaz kaut kādu pār pa 20. Jā, šitā vismaz pār. Un šitā uzreiz. Tā, paganai, kā tas iespraudīšu? Te, pagaidi, ka man aizķērās jās.
Ir? O, mazāk kā lēkā. Bet nu tas skaitās, ieskaitās. Neskaitās? Nu, paga, peldēs taču apakaļ. Ar tādas klausās virpuļas tājas. O, bet tika no āģa vaļā. Again. Nu. Paga. Nu, ot, un es iedomājos kādu ņemt, teiksim tā, kas ir tur 3,5 niec, kas ir mērs vai 40 niec. 40, kas mums ir. Ja, tā ir pa 2 plaukstiņām. Un skaisti. Ļoti skaisti. Beautiful. Vai ne? Marks skries, ja? Jā, tie ir forši atlaid atpakaļ. Tagad. Tas ir krās, tās pumpiņas. Aizgāja Marks un pie kājām uzsēdās. Uzsēdās kājā. Tā labi ir. Ja, tad baigi interesanti redzēt. Kāds palikuši kokam saknes un kaut kāda avota, kas tā nāk ārā. Šitie bez muzē var dzert ūdeni, es domāju. O, te īstā grunts. Markusam arī papildināja cukuru uzreiz ieķēra forelīti. Plaišam atpakaļ. Nu vai. Malacis. Give me 5, dēls. Un Rika apsēs, viņi vispār apsēžās tur pie kokiem. Un tu viņi kā tādu redzēt, nevar redzēt. Rika redz. Rika tur. Tur nevar pamanīt. Nu, otrais dēls nezinu, pa mudu dabūjusi. Rika atkal forši. Maza smuka rotiņa. Maza smuka forelīte. Nu, šitā vieta vienkārši baigi darbojās. Šito nevienam nedrīkst teikt. Jā, šito vietu nevienam nedrīkst teikt. Es domāju, nevienam nedrīkst. Jā, neviena vieta. Daļa no makšiem. Jā, jo kāpēc šī vietā ir baigi šaurā tāda straumīta, baigi tāda šaura vieta, bet te viss ir ar akmeņiem apakšā. Un te, kur viss ir ar akmeņiem apakšā, tām forelītēm acīm redzot, kur saslēpties, viņām ir straumīta, vēss ūdentiņš, viņām viss šeit patīk. Kaut kā tā. This already counts. Nu, ko ir, Marks? Parāda. Atkal mazais ašuks. Parāda tikai. Es arī smuku mums varolīt. Davai, lai pelda. Reka ir. Reka aizskatās. Tepat paņem. Tepatās. Redzēju kaut citu. Nu, šitā ir itī fans. Nē, tā bija otrā, vēl vien. Tāpēc vēl vien. Par dažām minūtēm. Šitas ir go-to spots. Go-to spots, jā. Go-to spots. Nu ko, mums atkal ir, jā? Jā. Foreļu gits, saka. Foreļu gits, jā. Forel fishing, ne, trout fishing. O, ir! Jokaidīgi. Apsies, no? Duplets. Duplets. Nu, kas pa skaisti zivtiņi? Mēs pēc reizi attīram upi arī.
Rupsenieks. Jā, vēl vairāk. Daudz. Rupsenieks un presīgi. Bet šitā vietā nav forēģi vieta. Maz trauma. Nu ko, es domāju, davai, lēnam ārā. Pirmā reize Ļoti labi. ir, nu, Mega labi. Skaista ziņā daudz vairāk nekā viņš varētu. Jā. Tur mums vajag. Ok. Nē, Marks, nāk. Nu ko, lieliski copu šodien. Esam izsteigājuši, ko var izsteigāt. Domāju, viss ir labi. Jākāp tagad ārā. Nu ko? Fantastiski. Fantastiski. Tas ir viss, ko es gribēju. Cik es domāju, mums bija pāri pa kādām 30 forelēm, es domāju. Vairāk. Bet 40. Kaut kādas vismaz 10 bija pirmajā, un tagad bija stipri pāri pa 20. Jā, tieši tā kā... Pāri pa 30. Jā, pāri pa 30. Tā kā ļoti labi. Es domāju, galīgi. Esam mega happy. Nē, Markus? Ko? Galīgais. Tieši tā. Nu ko, fantastiska diena ir galā. Nu vēl diena nav galā, bet fantastiski copas. Tūri galā, Markus tev 5. Iesim iedot Artūram 5, kurš stāv ar biksēm pusmastā. Un pats galvenais ir tas, kad ir atgūts copas garša ir atgūta. Un tas bija pats svarīgākais šodien. Nu, kā jūs teicu, pats galvenais atgūt ir copas garš, atgūts copas prieks, intriga, vēlme iet atkal braukt, mēģināt. Un tas ir baigi pareizi pamainīt kaut ko padarīt savādāk, lai atgūtu to prieku par to visu. Bet mērķis ir sasniegts, un tas ir pats galvenais. Un tāpēc saku visiem, brauciet makšķerēt. Vēl viens tāds būtisks moments, ko es gribu pateikt citiem, kas ir izdomājuši, ieziniet foreļu copē. Īstenībā salīdzinoši demokrātisks veids, demokrātiska lieta, fiziski nodarbi pie dabas ārā, zemos pulsos, pastaigi gara un demokrātiski kādā ziņā. Nu, kas jums vajadzīgs? Numur 1 jums vajadzīgi ir brienambikses, jeb kādu gari zābaki. Nu, es teiktu, ka labāk brienambikses, tāpēc, ka dažās vietās ūdens dziļums bija virs vidukļa, teiksim tā. Nu, nedaudz, bet bija jebkurā gadījumā brienambikses, zābaks jūs piesmelt, tāpēc brienambikses. Lielisks brienambikses varat iegādāties, kur jūs zinat, veikalā NGT Latviju. Es iesaku visiem Fintrail, ja jums ir kāds cits, droši ņemiet. Jebkurā gadījumā brienambikses ir cenās, nezinu, droši vien, ka lietots var dabūt. Es lietots varbūt neieteiktu pirkt, nopērkam jaunas. Es iesaku Fintrail, bet jūs varat, nezinu, jebkāds atrast sākot no 50 līdz 600 eiro, atkarībā no savu budžeta. Nu un tad, ko es iesaku vēl, īsu kātiņu, garu ne, līdz 2 metriem, tāpēc, ka tomēr tās foreļu upītes ir šauras, un ar garu kāti jūs tur neizvicināsieties. Īsu kātiņu, neko smagu nevajag. Spolīt arī, jo vieglāk, jums būtu jānāsājos labāk. Un pats galvenais, nevajag daudz mānekļus, tur 10, 20, 30 nav vajadzīgi. Pietiek, nezinu, 3-4 mānekļi, 2-3 rotiņi,
varbūt kaut kā 2-3 nelieli woblerīši, tur 40 mm, 50 maksimums. Un dodamies copēt, un viss ok, un nekas līdz nav vajadzīgs, tikai, kā saka, labs garstāvoklis, ūdens, ko pazerties un bišķi ko apēst, tā kā viss neasaks.